Labdien, esiet sveicināti, dārgie florbola draugi! Mani sauc Kaspars Šmits, un jūs klausāties Floorball News W podcastu raidījumu, kurā mēs katra mēneša pēdējā nedēļā atskatāmies uz aizvadītā mēneša spilgtākajiem notikumiem sieviešu florbolā Latvijā un pasaulē. Nedaudz ielūkosimies dažos no raidījuma tematiem. Latvijas izlase uzzina savas pretinieces pasaules čempionāta finālturnīrā. LV sieviešu līgas finālā iekļūst Rubene un Ķekava. Aizvadīti ceturdaļfināli sieviešu pirmās līgas čempionātā. Marta sākumā Somijas galvaspilsētā Helsinkos norisinājās 2015. gada pasaules čempionāta finālturnīra izloze, kurā Latvijas izlase uzzināja savas pretinieces grupā. Viss notika atklāti un izlozi ikvienam bija iespēja vērot interneta tiešraidē. Mūsu valstsvienība tika ielozēta B apakšgrupā kopā ar Zviedrijas, Čehijas un Vācijas izlasēm. Ņemot vērā, ka mačos pret vācietēm esam izcīnījuši uzvaras, kā arī līdzvērtīgi spēkojušies ar čehietēm, mūsu dāmām ir labas izredzes pacīnīties par pirmo divnieku, kas garantē automātisku iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Arī A apakšgrupā cīņa par otro vietu varētu izvērsties diezgan sīva, jo tajā ielozētas Somija, Šveice, Norvēģija un Polija. C apakšgrupā savā starpā spēkiem mērosies Dānijas, Austrālijas, Japānas un Singapūras izlases, savukārt D apakšgrupā cīnīsies slovākietes, krievietes, holandietes un amerikānietes. Tuvāko dienu laikā vajadzētu būt publicētam arī spēļu kalendāram. Atgādinam, ka 2015. gada pasaules čempionāta finālturnīrs risināsies Somijas pilsētā Tamperē no 4. līdz 12. decembrim. Aizvadītā mēneša otrajā pusē notika LV sieviešu līgas pusfināli, kuros tika noskaidrotas tās divas komandas, kuras cīnīsies par Latvijas čempiona titulu. Finālā iekļuva Kocēnu Rubene un Floorball klubs Ķekava, kas 4 spēļu sērijā pārspēja attiecīgi RSU un Ķekavas Bulldogus. Pirmajā pusfināla pārī kocēnietes pirmajā mačā parādīja ļoti labu sniegumu, izcīnot pārliecinošu uzvaru ar 11-3. Nākamajās spēlēs Kocēnu komandai klājās grūtāk, jo RSU izrādīja diezgan lielu pretestību. Tiesa gan 2. un 3. spēlē rubenietēm piederēja liels teritoriālais pārsvars, kas rezultējās arī uz tablo 7-3 un 6-2. 4. pusfināls sērijas spēlē kocēnietēm neizdevās tik ātri iegūt stabilu pārsvaru. Otrā perioda vidū galvaspilsētas klubs atradās vadībā ar 2-1, tomēr Rubens florbolistes saņēmās līdz pārtraukumam gūstot 3 vārtus, bet pamatlaika beigu daļā ieraidot vēl 2 bumbiņas Janas Filipsonas sargātajos vārtos, izcīnot panākumu ar 6-2 sērijā 4-0. Otrajā pusfināla pārī starp Floorball klubu Ķekava un Ķekavas Bulldogs daudz gaidīja un cerēja, ka cīņa būs krietni līdzīgāka, taču, diemžēl, intriga izpalika. Pusfināla sērijas pirmajā mačā Ķekava izcīnīja panākumu ar 6-2, bet pēc tam sekoja 2 pārliecinošas uzvaras 14-5 un 10-2. 4. spēle izvērtās krietni sīvāka, lai arī ķekavietes atradās stabilā vadībā ar 4-1, Ķekavas Bulldogs florbolistes 3. perioda vidū samazināja rezultātu starpību līdz minimumam 3-4. Pēc tam cīņa sāsinājās un Bulldogs radīja pāris ļoti bīstams momentus, tomēr izlīdzinājumu neizdevās panākt. Vēl jo vairāk 57. minūtē pēc Sintīs
Kalvānas piespēles vārtus guva Ieva Jurkāne, noformējot gala iznākumu 5-3. Līdz ar to LV līgas finālā savā starpā noizkrustos Rubens un Ķekavas Florbolstes, bet par bronzas medaļām cīnīsies Ķekavas Bulldogs un RSU. Finālspēles risināsies 11. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā. Mačs par 3. vietu sāksies 9:45, bet cīņai par zeltu starta šāviens tiks dots 16:15. Bet tikmēr Latvijas florbola čempionātā pirmajā līgā sievietēm noslēgušās ceturtdaļfināla sērijas. Kā pirmās vietu pusfinālā nodrošināja Rubene 1 florbolstes, kuras pārliecinoši pieveica Tērveti 12-1, 11-0. Pārliecinošu sniegumu nodemonstrēja arī Rīgas Lāvos, kas 2 spēļu summā pieveica Irlovu Tukums 6-1 un 11-2. Nedaudz grūtāk klājās Liepū, kas pirmajā ceturtdaļfināla mačā ar grūtībām pārspēja Lekringu 6-5, bet savā laukumā parādot daudz labāku sniegumu izcīnīja panākumu ar 7-2 un sērijā tātad 2-0. Vissīvākā cīņa risinājās starp florbola klubu NND un Krustpili. Ceturtdaļfinālu ar uzvaru sāka krustpilietis 8-7, tomēr atbildes mačā rīdzinieces izcīnīja panākumu ar 5-2, panākot izlīdzinājumu sērijā. Viss izšķīrās 3. spēlē, kurā ar rezultātu 11-8 pārāka bija NND komanda, triumfējot sērijā ar 2-1. Līdz ar to pusfinālā Rubene 1 mērosies spēkiem ar florbola klubu NND, savukārt 2. pārī savā starpā noizkrustos Liepū un Rīgas Lāvos. Izslēgšanas spēles sākušās arī mūsu leģionāriem ārzemju klubos. Zviedrijas Superlīgā Laumas Višņevskas pārstāvētā KS Mora IF ceturtdaļfinālā 3 spēlēs pārspēja Tabī FC IBK vienību 10-1, 8-5 un 3-2. Pusfinālā latvietes komanda mērosies spēkiem ar Piksbau Valenstam, kas 4 spēļu sērijā pieveica Djurgārdens komandu. Šveices NLA līgas pusfināla sēriju neveiksmīgi sākusi Diānas Isjomins un Evelīnas Garbars pārstāvētā Wizards Bern Burgdorf, kas ar 0-4 un 2-7 piekāpās Pirāņa Kur sērijā līdz 3 uzvarām, rezultāts 0-2. Savukārt Gunitas Kārkliņas, Līgas Garklāvas un Luīzes Biļīnskas pārstāvētā Sveiva Norvēģijas kausa izcīņā bez grūtībām pārvarēja grupu turnīru, izcīnot 3 pārliecinošas uzvaras, bet pusfinālā 3 mačos pārspējot Grey Malos 11-1, 5-2 un 8-5. Tādējādi Norvēģijas čempionis nodrošināja vietu finālā. Latvietēm pretī stāsies Tunet Florbolstes, kuras 4 spēlēs pieveica Bigdo Monolīten vienību. Nākamgad Kanādā notiks pasaules sieviešu U19 čempionāts, un pagājušajā nedēļā kļuva zināms, ka tajā piedalīsies 15 valstu izlases. Dalību turnīrā apstiprinājušas visas 8 A divīzijas komandas – Zviedrija, Somija, Šveice, Čehija, Polija, Slovākija, Latvija un Norvēģija, kā arī Ungārija, Kanāda, Vācija un Austrija, kas spēlēs B divīzijā. Tāpat laukumā redzēsim ASV, Japānas un Jamaikas valsts vienības, kurām šī būs debija starptautiskajā arēnā. 2016. gada pasaules U19 čempionāts risināsies Kanādas pilsētā Belevilā no 4. līdz 8. maijam. Ar šo ziņu arī noslēdzas Floorball News W Marta podcasts. Atgādinam, ka jūs ar mums varat sazināties elektroniski. Mūsu e-pasta adrese floorballnewsw@inbox.lv. Sieviešu floorball aktualitātēm līdz varat sekot arī mūsu mājaslapā floorballnewsw.cvix.com/floorballnewsw. Paldies, ka klausījāties! Mēs ar jums tiksimies aprīļa beigās. Visu labu!